Sveiki, labdien! Čau, čau! Prieks atgriezties! Sveiki! Tehniskā puse. Sveiki! Šodien outleta sarunas, outleta drēbes, un šodien vairāk parunāsim, par šo stendu. Šis ir vairāk kleitu stends, un pavasaris tuvojās, kurš jūtas vismaz stabilis aizvakar, sajūtu tādu plūsmu, augsts silts nebija, bet, čau, prieks beidzot, piekdiena klāt un prieks atkal būt šeit, un šo varēs skatīties gan piekdienā, gan sestdienā, svētdienā, un jebkurā laikā YouTube kanālā, jebšus tiekamies www.findīs.lv, un tur vienmēr mēs varam iepazīties un iepirkties, kā vien gribam, jo outletam nav sezona, varētu teikt tā, ja? Bet šodien par sezonas kleitu pusi varam parunāt un droši rakstam jautājumu. Kāds jautājums, kāds komentārs, jebšus sakam, no kurienes esam. Čau, esmu no Rīgas un mēs atrodamies Rīgā, Krastielā 103, jebšus findīs.lv. Nu ko, sāksim, es vienkārši rādīšu, kas mums ir, un ja kādam kādi jautājumi, šo visu var droši rezervēt, tā kā varam arī šeit 24330 jebšus rakstam gribu, tad mēs sazināsimies ar jums WhatsAppā. Čau! Un, ko skatāmies, kas mums ir par outleta cenām? Stāstīšu, rādīšu, un arī, ja kas, Findijā visu var iegādāties online. Lūk, ko, sākam ar kādu no kleitām. Tūlīt tā, pabīdamies tālāk. Man ir mazais 4-kājainais asistents. Roko, parādies. Saki čau, labdien. Roko mums visu palīdzēs. Tā kā arī tādas lietas ar suņiem arī var braukt ciemos. Tā, rādīsim kādu kleitu, kas mums te ir. Tātad pirmā būs šī te. Dažādas firmas, dažādas cenas un izmēri, un attiecīgi, ja šī pērle tev der patīk, es ieteiktu ķerciet, jo kāds cits arī var būt, jo šī prece ir praktiski vienā eksemplārā. Lūk, Only firma. Only šī ir džinsu kleita, džinsu garā kleita, šāda te, šī tik gara. Spilgti melna, nav nekas tur pabalējis efekts un tā tālāk. Čau, čau! Kā veicās? Pabīdam jakas, rozā jaka. Kurš vakar kāds dikti interesējās par rozā jaku? To mēs arī varēs parādīt. Ja nu kādam vēl dikti salst. Pēc tam var iemest aci mazliet īsākās, siltajās īsajās jakās, ja? Tā kā ir kāda tēma no apģērbiem, kas jūs interesē, droši rakstam un atbildēsim. Tātad šī te Only jaka, džinsu jaka, es atvainojos kleitā, bija 59 eiro, ir 32 eiro, ja? Tātad mums ir outleta cena, outleta variants, pilnīgi jauns, reku šeit ar šīm te tā, kaubojas stila, kurš tagad laikam modē, ja, tas kaubojas bija tur jostas lika kauboju un stilojās, reku šāds te kauboja elementiem, tā, ar garajiem zābakiem, vienkārši perfekti būtu. Tātad 32 eiro šāds te skaistulīts. Kaut kas no dārgā gala, gesiņš, pavasaris, izlaiduma laiks, starp citu. Es jums laicīgi atgādinu, jo man liekas, ka šodien daudziem 9 klasniekiem ir žetonu vakari, jebšus kā viņus tagad tā pateiksim, kuram ir kāds vidusskolnieks, tā kā pogu vakari, laikam jāskaitās, nezinu, izgriezt pogas viens otram grib vai ko, bet, īsā sakot, izlaiduma laiks arī tuvojās, man pašai arī būs bērniem 2 izlaidumi sanāk, viens bērndārznieks, otrs 6. klases pabeigs, tā kā man arī būs kaut kas jānāk ciemos ieķert. Lūk, šāda te skaista, viegla, teiksim, laikam satīna, ja, kleita, paskatāmies pēc tam saturu, bet šī ir Guess XS izmēra. Jā, Emīls, jā, Emīla, māma, čau. Super, čau. Lūk, šāda te gaisīga kleitiņa, sasienama, noteikti arī derētu, piemēram, puncim, jebšus lielākām krūtīm. Lūk, šī bija 110, ir 64 eiro. Taču es varu paminēt, kā saka, pieminēt šo faktu, ka mums ir kodiņš, vēl 10% atlaide.
Ja nu kādam interesē, rakstam, es uzreiz varēšu pieminēt. Nu, lūk, tātad šāda te skaista, gaisīga, gaiša, pavisam pavasara vēstnesis ar attiecīgajiem pavasara toņiem. Īsta vasaras skaistule. Gudri sakot, ja? Nu, lūk, šāda te tumši pelēka, tūlīt pateikšu tā, noizīmēja firma. M izmērs bija 32 eiro, nu ir tikai 17 eiro. Es teikšu tikai, jo šī ir bieza, nu tāda bieza, gaisīga materiāla, saturoša šeit pie krūtīm. Rokas ir tādas balonveidīgās, kas piesaks arī varbūt apaļāku rociņu. Šeit krūtīm es esmu 1,77 m gara, ML izmērs, un šeit noteikti viss ies iekšā, un viņai ir ļoti interesanta aizmugurīt, šāda te tumši, tā. Kleita aizgāja, jaka. Tumši pelēka kleitiņa un par 17 eiro. Ļoti skaista. Lūk tā, kam patīk apspīlētās adījuma kleitas? Jā, ok. Tā, kas mums tur? Pasties, pati jaka grib parādīties, viņa man te nāk ciemos. Uzliksim šeit, lai nav pa zemi. Nu, lūk, pilnīgi jauns ir viss mums. Šeit ir apspīlēta auto. Es pat nezinu, cik man gara būtu. Man būtu līdz, līdz putītēm. Wow! Šis ir mega garums. Šeit ir mazliet caurspīdīgs. Nu, lūk, šāda te siltā kleita, varētu teikt tā. M izmērs bija 30 eiro, nu ir tikai 16 eiro. Nu, lūdzu. Šitā te un augšā ar kādu jostiņu vai kādu vēl jāciņu, izcili. Šobrīd, stabili nesaltu. Šī nav adīta, šī arī ir garā kleita. Taču šī ir pilnīgi cits materiāls, gaišāks, un kas tas ir pa materiālu, mēs varam apskatīties. Šis nav adījums, ja? Lūk, šāda te. Šī nebūs caurspīdīga, šī ir tā kā necaurspīdīgais variants. Lūk, šāda te arī noizīmēja kleita. Firma, M izmērs, 39 eiro bija, nu ir tikai 21 eiro. Lūk, šāda te arī var spēlēties Šķēlums ir, lūk, šeit sānos, ja, un ar garām vai gariem īsiem apaviem Magic. Tā, iesim tālāk, šis pavisam tāds vasarīgais variants. Nezinu, uz kādu festivālu nākošā dienā, kad gribās pavisam brīvu, kad gribās pavisam brīvu variantu un nedomāt šortus, krekliņu, ko kombinēt, vienkārši uzvelt šito un lai dzīvē šāda te krekla materiāls, kokvilna. Lūk, šāds te viss cauri kā garš krekls, jā. Līdz pat tā, paskatāmies, cik garš būs. Nu, līdz ikru viducītim. Nu, lūk, šāda te, kas tas ir Veromoda, bija 37, tagad ir 20 eiro. Lūk, šāds te mega garais krekls. Čau, no kurienes esam? Pastāstam. Mēs esam Rīgā. Mūs skatās dažreiz no Siguldas, no Liepājas, no Saldus, jā. No Mērsraga mūs skatās, kas vēl mūs skatās. Droši padalāmies, lai būtu prieks dalīties. Jā, precīzi, šis ir mūsu tālrunīts, kur var sūtīt WhatsApp ziņu. Un tā. Tad var sūtīt WhatsApp ziņu un uzzināt, rezervēt ātrāk pirmais nekā online vai klātienē. Tā kā, čau, Balvi. Kas mums te bija Balvi? Čau, Inese. Čau, no aizkrauklas Inga, jā, pareizi. Čau, super. Tā kā droši apskaties findīs.lv un tur visu var online ieķert. Es esmu tāds mazais starpnieks, kas parāda, kas ir klātienē, ko es varu pačamdīt, parādīt, attaisīt. Tā kā lūk šāds te arī mazliet fancy, ges variants. Ikdienas kleitiņi, taču ja viņu saliek ar kādiem skaistiem zābakiem vai ar aksesuāriem, viņi uzreiz kļūst par netik ikdienišķu kleitu. Uz auguma apspīlēta no augšas līdz apakšai ar rāvēslēdzēju. Nu, lūk, un šī ir L izmēra, jo viņa ir staipīga. Viņa bija 65 eiro bija, nu ir 38. Lūk, šāda te ges kleita, jā. Aizmugurīta pilnīgi bez nekā, bēšīga. Tā kā ir arī šāds variants. Es šo saucu par ziemas skaistuli, ziemas siltumu, ziemas mākonītis. Lūk, šāda te džemper kleita,
Ja? Kas ir tas galvenais aksesors? Akcentiņš ir uz pērļu apkaklīti. Šāda te. Bija 42 eiro, nu ir 23 eiro. Padomājam, kādas cenas ir šeit outletā. Varam izrēķināt puse vai pat vairāk šāds te ar atlaidēm. Mazliet caurspīdīgs varētu būt, jo redzi, reku šitien te ir melnais, reku šitien te ir melna tā, parādīšu ne melna, bet brūna cenu zīme šeit, un tad viņi tā kā mazliet caurspīd, bet ja būs, kā tur bija, melnais jāvelk apakšā, lai nespīd cauri, ja? Bet ja būs balts, reku pamēģinam baltu, arī redz, bet kā tur bija, bēšīgo vai melno jāvelk, ja? Lai nerādās cauri, bet nu, jā, liela džemperkleita, varbūt kādam lielam vēderam arī vajag, tātad es teicu, cenus teicu, neteicu, bija 42, nu ir 23 eiro, nu lūk. Pavisam vasaras variants. Kas zina, kurš brauc uz Eģipti, kurš brauc uz Liepāju. Nezinu, kurš cits brauc uz ārzemēm, kur vajag kaut ko pavisam siltu un vēsu un vieglu. Lūk, Tommy Hilfiger mums ir. Tommy Jeans, es atvainojos, bija 89, nu ir 53. Taču šī ir tāda, šī te aktuālā... kas tas ir? Citrona, maigais dzeltenais, jā, šāda te īsā kleitiņa. Tunika, varētu teikt tā, jā, kleitiņa. Lūk, šāds te, Tommy Hilfiger. Citi fani nesā tikai un vienīgi Hilfiger. Nu, lūk, tālāk arī vasarīgs variants. Tā, kas tas ir? MSCHMC, kurš māk palabot šo nosaukumu, es varu parādīt šo te firmu. Lūk, šāda te firma. L izmērs, gara. Jā, garā. Un šeit ir forši tā kā garmoška, kā gumija. Šo te var apspēlēt, kad lielas krūtis ieliekam iekšā vai perfektā grūtnieču kleita. Nekur nekas nespiedīs un skaistā vasarīgā krāsā, rozīgā. Nu, lūk, bija 89 eiro, nu ir 39. Lūk, šāda te, pilnīgi skaista, skaistule ar pogu rociņām. Nu, lūk. Tā, ejam tālāk, kas mums te ir? Kaut kas pavisam pludmalīgs un spilgts, reāli spilgts, skaistā krāsā. Sylvan Hedge firma, lūk šāda te, jā. Šis ir kaut kas no dārgā galā, teiksim tā. Sylvan Hedge, jā, laikam tā. 44. izmērs, nu, nezinu, kāds 42. Nezinu. Nu, jā, 40-42 izskatās stipri lielāks. Šeit var savilkt, cik cieši gribās šāds te variants, nu, bet tā krāsa ir ļoti, ļoti koša. Un šāda te plāniņa, viegliņa, bija neticami, bet 105 eiro, nu, ir 53 eiro. Lūk, šāda te skaista Sylvan Hedge, laikam, jā, šī te firmas kleita. Tā, ejam tālāk. Runājot par izlaidumu kleitām vai kaut ko pavisam vasarīgu un kāda pludmales saulrieta pasākums. Viņa izskatās ļoti interesanti, kā saka, jā. Lūk, šāds te apakškleitiņa. Šeit šādi te nāk apakškleitiņa un šis nāk pa virsu. Attiecīgi neko cauri neredzēs un nekas nekur nespīdēs. Ja nevajag, nevelkam apakškleitiņu un velkam kā ir. Tagad jau visur viss modē, ka spīd cauri. It kā redz, it kā neredz. Čau. Tā, lūk, šī ļoti garas, pat nevar savākt viņu. Šī tik ļoti, ļoti garā kleita, taču viņa ir, es gribēju rādīt, ka viņa ir tā, staipīga, jā, uz visām pusēm. Uz visām pusēm staipīga. Un izceļās arī mājaslapā šo kleitu var redzēt, jā, apskatamies un dodam ziņu, kā patīk, nepatīk. Vispār, ko darām? Piektdienas noskaņojums ir? Nav? Nu, man ir, jo es esmu pietuvojusies jau festivāla kleitām, pasākumu kleitām un, jā, tā kā tā, ko es teicu par festivāliem, pasākumiem, izlaidums. Iepriekš bija pavisam gaisīga, šī jau ir smagnējāka, jo viņa ir garā kleita un ar tik skaistām rociņām. Es nevaru, man tā patīk. Viņa tā kā tāda taurenīši, jā, laikam, jā, butterfly, taurenīši efekta rokas, pieseks visu, ko vajag, ko nevajag. Šeit izcels arī, cik plati vajag, cik nevajag. Un savalkamais šī te jostiņa, nu, uzreiz var iet uz pasākumu ar gaišām. Un gara un apakšā ir volāna tips.
šitien te kustās viss, nu ļoti, ļoti skaista kleita, viegliņa. Cena bija XS izmērs, taču SM maziņš arī noteikti derēs, un tātad bija 115, nu ir 65 eiro. Lūk, šāda te skaistule. Protams, kad uzvilks uz augumu, tas būs pilnīgi cits stāsts. Guess kleita. Lūk, ejam tālāk. Desigual. Šeit arī ir vasaras skaistais spilgtumiņš. Jā. Kurš ir spilgto krāsu piekritējis? Es. Kuram vēl patīk, vai jums patīk vairāk melnbalts? Tiksim arī līdz tumšākām krāsām, kā piemēram melna, kā piemēram supermelna, vai sarkana, vai bēšīga, jā. Kas vairāk interesē spilgtās krāsas, varbūt man pat nemaz nerādīt šo te. Atnāks īstais, kuram vajag šo te spilgto kleitu. Lūk, arī garā kleita, šāda te. M izmērs, 95 eiro bija, nu ir tikai 50 eiro. Lūk, šāda te, šeit sānos ir kailumiņš un ļoti izcels viduklīts. Šeit ir šāds te vasarīgs skaists zīmējums, jā. Nu, tā kā vieglums šajā kleitā spīdēs. Kurš grib iet skaisti uz ofisu un izcelt savu figūru, ir arī tādas dāmas. Ar žaketīti, bez žaketītes. Nu, to parādīsim, lai to ideju var saprast. Tā, šis mums ir Only firma. 36. izmērs. Šī būs tiešām uz auguma. Bija 105, nu ir 55 eiro. Lūk, šāda te. Pilnībā uz auguma. Internet lapā var redzēt, kā izskatās uz reāli cilvēka augumā. Ļoti skaisti un ļoti pievilcīgi, jo krāsa ir tāda sulīgi zila. Un šeit ir ar gumija šeit te, lai pie krūtīm nekas nekur augšpusītē nekrīt, neslīd, lai nav nedrošības sajūta. Nu, lūk, un aizmugurē ar tādu koķitīgu šķēlumu, ja? Es jau uzreiz iedomāju tādu tēlu. Dikti smuku. Kādam ir darbā tik oficiāli jāstaigā? Nav laikam, jā, visi pa mājām, atpūšās, piekdiena klāt. Es varu mierīgi pastāstīt, kas mums te ir, lai iepazīstinātu ar to, ka mums ir dažādība. Svārki, bērnu drēbes, interesē bērnu drēbes, pelkostīmī, cepures, jakas un vēlreiz jakas, grūtnieču jaka. Perfektā tēma, grūtnieču pavasara jaka. Šeit te. Kāds būs grūtniece, ir grūtniece vai tikko piedzimis bebītis, arī vēdaru plāna biezās jakas, tā kā stipri biezās jau vairs nevajag, vajag jau kaut ko mazliet plānāk, un zinot to, ka, piemēram, man ir 4 bērni, grūtniecības laikā mazliet karstāks vienmēr ir, un tad nevajag tās milzīgās jakas. Šī ir perfektā vidusceļš, šāda te garā, un arī īsāka mums ir. Šeit var attaisīt aizvaisies, cik vajag, cik nevajag. Un es varu parādīt uz sevi, lai var saprast, cik rokas garas, cik kā. Jo, piemēram, es vienā ziemā, nu pat cik šī ziema mums izceļās, jā, tad šī ziema bija dikti augsta, bieza un vēl joprojām sniegs ir. Citas ziemas, nu, kā zināms, nav bijis sniegs, tad es attiecīgi ar šo jāku esmu nostaigājusi. Šo firmas jāku esmu nostaigājis visu ziemu un visu laiku bijis perfekti silts. Uzreiz siltums studijā. Es esmu 1,77 m gara, ML izmērs. Arī šeit lielās krūtis varētu būt. Šāda te kapuce. Lūk, šādi te izskatās. Ļoti gara. Pieseks visu, ko vajag, ko nevajag. Un šeit arī var visu smuki zem krūtīm savilkt. Parādīšu. Šādi te. Savilkt, un šitien te, piemēram, lielāks puncis, kuram mazāks divans lielāks puncis. Mums ir dažādi tie te izmēri. Tu pateikšu šai jakai, kurš izmērs ir. Nu, priekš Anis garumu varbūt rokas gribētos garāks, jā, bet, ja paņemtu lielāku izmēru, tad viss notiktos. Nu, lūk, šāda te jaka, iekšpusē viņa nav šausmīgi bieza, taču silta. Mama Lišas firma, un es izmērs meitenes un kungi savām meitenēm 29 eiro šī te jaka, taču ar kodu, kā es teicu, medības, tikai ar maziem burtiem. Lielie burti, bet bez garumzīmes. Medības 10, tās ir 10% atlaid papildus vēl šai cenai. Droši tas ir gan mājaslapā, gan klātienē. Roko, neču, Roko man te sargā.
pats no sevis sargājās. Čau, vēl no kurienes esam, pastāstam. Kas jauns aizkrauklē? Aizkrauklē tiešām sen nav būts. Kas tur jauns notiekās? Ir kāds veikals atvēries jauns, varbūt aizvēries. Mums daži stāsta, kad ir kaut kā, piemēram, Liepājā bija lielais panorāmas rats uztaisīts, jā. Es vēl neesmu tikus līdz viņam, un tad cilvēki teica, ka nav īstā vieta. Vajadzēja citā vietā. Un kas mums vēl bija? Siguldā kaut kas jauns bija, tad mums stāstīja. Nu, lūk, atgriežamies pie kleitām. Šāda te satīna kleita ar margrietiņām, jā, ar margrietiņām šāda te skaista spilgti sarkana krāsa. Nu, lūk, Pepe Jeans firma, redz arī šāda mums ir. Pepe Jeans NM izmēra, 79 eiro bija, nu ir 43 eiro. Lūk, šāda te gara, zinām, šeit, rādas jaciņi, cik skaisti izskatītos, ar skaistām sarkanām kurpēm vai baltām kurpēm, nezinu, kā nu kuram sava mode. Šeit ir šāds te savilkums pa vidu, arī paliels krūts varētu tikt iekšā, tā kā Pepe Jeans arī mums ir. Tā, kas ir interesants? Tā, jumpsuit, jeb šos kombinzons. Šāds te variants mums ir. Es saku, outletā var atrast visu kaut ko. Dažādība liela, Billabong firma. Un bija 89, nu ir 48. XS izmērs nav diezko liels, jā. Mazam, nu esam noteikti derēs, jā, šādas te. Garas bikses. Apspēlēt ļoti skaisti var ar kādu baltu topiņu, jeb šis baltu krekliņu. Roko, neču! Roko! Staigā un uztraucās. Lūk, kleitas, šis ir tāds skaists favorīts. Ļoti skaists favorīts. Roko, turīt, tev patīk, ja? Neču! Nec, viņš man grib statīvu apgāst. Nu, lūk, šāda te tumši pelēka kleita. Only firma. 37 eiro bija, nu ir tikai 20 eiro. Gara, bieza, šeit nekas nav caur, nu tā, teiksim tā, krūšu daļa neko nevar redzēt. Ja salīdzina šeit, garās rokas. Šāda te, garā roka, taču viņa ir caurspīdīga. Lūk, šāda te pa tikai 20 eiro. Un skaisti savelk viduklīti. Lūk, šo te arī var redzēt mājas lapā. Tā, atgriežoties pie kombinzoniem. Šāds te, viņš izskatās maziņš, taču viņš ir XL izmērā. Šī ir Nasty Gal firma. Bija 33 eiro, nu ir 21 eiro. Kā redzams, tu parādīšu, viņš ir ekstra staipīgs. Šeit visu pievilks, savilks. Un kopīgie gali, un aiziet uz sporta zāli, iepšus ar džemperīti. Viņš arī tā stiepjās, tā kā ļoti universāls variants. Ar rāvēslēdzēju šeit priekšā, skaistā hakī krāsā. Tāds te, jā. Šāds te. Tā, kas mums tur ir? With you. Jā, XL izmērs, taču arī esiņam derēs būs, labāk emiņam, jā, emiņam. Nu, lūk, šāds te, kurš gribēja kopīgo sporta kombinzonu, šis te ir jūsu variants. Šāda te kleitiņa mums ir dikti skaista, bet tādam mazākam izmēram. Bet krūšu daļa noteikti izcels. Apskatāmies šeit, ja šeit izdomā. Kas saka, jau uzvelk uz cilvēku. Bet aizmugurīte šeit arī nekur nespiedīs, jo ir šeit šis te savilktā gumija, kas staipās dikti labi. Lūk, šāda te. Zīdīga kleitiņa, satīna, jā, tā jāsaka, ar balonu tipa rokām, kur ir gumija. Nu, lūk, šāds te variants, tā nepateica cenu. Šīs te kleitas izmērs 36, bija 30, nu ir 17 eiro. Nu, priekš skatīties, galvenais ir jāatnāk īstajai dāmai, īstā kleita. Tā, kaut kas tāds meitenīgāks. Kleitiņa šeit ar jostiņu, spilgti melna. Ar mazām skaistām puķītēm, lūk šādām. Šādi te garā kleita ar zābaciņiem. Ritīgi krūti izstās. Tāda ļoti staipīga materiāla. Tā kā droši liels vēders, maziņš vēders, jeb šus lielāks dupsis vai lielākas krūtis. Šī kleita ir jūsējā un šī ir, tu pateiksim. M izmērs bija 42 eiro, no ir 23, šī ir Only firma.
Lūdzu, ja iepatikās, es ieteiktu ķert ciet, jo, nu, ilgi negaidīs. Jo mums praktiski viss ir tikai vienā eksemplārā. Šāds te jau mazliet graznāks variants. Lūk. Tumši zils, taču ar tādiem spīdums ārpusē tāds asāks mazliet ārpusītē. Ar garajām rokām, taču roka elements ir šāds te skaists, jā. Šo visu var redzēt mājaslapā. Kuram interesē, kurš ir pa taisno iet iekšā, ķer ciet un skatās variantus, ir tāda, teiksim tā, pikanta, jo, ja tā ļoti grib, tad noteikti, nē, nu ir apakšā odarīt, viss ok, iekšpusē ir odara, nav tā, kad uzreiz visu var redzēt, bet, nu, šāds te pikants variants ar kurpītēm, ļoti skaists variants. Tā, par daudz variantu, baltais nav bijis, vasara, siltās zemes, iepšus vienkārši skaisti uzcirsties mājās. Kāpēc gan ne? Balta, sniegbalta, skaista kleita, īsā kleita, Jāņu nakts kleita. Es to saucu, šis ir, kas tas ir? H&M, bija 44, nu ir 26 eiro, šādas te rociņas balona. Un šeit tā kā cauri spīd, taču pati lielākā ekstra ir šī te puslikā mugura. Ja? Šeit ir ar gumiju savalkās, nesavalkās, apakšā ir ar dubultiem svārkiem. Apakšā ir ar apakšsvārkiem, kā saka, nekas apakšā nespīdēs, taču augšpusīte. Šeit arī ir ar dubulto, rokas ir plikākas, taču tā mugura vienkārši ekstra končiņu dod tai kleitai. Tā, vēl kaut kas no baltā, šo nopirka man vīrmāt arī. Viņai tik skaisti izskatās, viņa brauc uz Dubaju. Un Dubajā attiecīgi nosauļojās, taču paskatās šeit. Šīs te rokas var attaisīt platāk, šaurāk. Un šeit krūšu daļa it kā ir V-veida izgriezums, taču neko lieku neatklāja. Šeit var savilkt platāk, šaurāk, un viņa ir kā lins, varbūt arī ir lins, paskatāmies. Kokvilna. Tā, šis te ir 100% kokvilna, nu redz. Tātad S izmērs, taču regulējās droši vien ML variants, no 34 uz 20. Lūdzu, šāda te skaista kleita var arī šeit savilkt. Un būs šaurāks. Ļoti skaisti, kad ir brūns, jau iesauļots augums. Melnās krāsas piekritēji sārosās, jo šis ir H&M kleita. Balona tipa rokas. Šīs rokas ļoti skaisti izskatās. Viņš šeit ir ar gumiju, nekur nekas nespiedīs. Platāk vai šaurāk, tā ieķeras. Un šeit lielas krūtis ies, jo šis ir, tā pateikšu, L izmērs, taču noteikti derēs arī. Es pat teiktu, XXL izmēram. Bija 34, nu ir 20 eiro. Šāds te fasoniņš, balona tipa kleita, arī 100% kokvilna, ļoti skaists modelīts. Šis ir atkal greznais variants. Šis man atgādina kādu darba pasākumu. Kleita šāda te. Tu paskatāmies, kādas tās rokas caurspīdīgas vai nē. Nekas diži caurspīdīgs nav, bet taču šeit ir plānāk nekā šeit pie krūtīm. Droši šeit viss savelkās, mazo vēderiņu var noslēpt. Mazums kāds, kaut kas jāpaslēp, vai ne? Lūk, šāda te izceļ augumu. Šāda te tumši zila. Čau. Tumši zila M izmērs bija 40, nu ir 22 eiro. Neaizmirstam par kodiņu medības 10. Un, ja internetā pasūti, internetā pasūtot no 50 eiro uz augšu ir bezmaksas piegāde. Lūdzu, atceries to. Tā, un divas, jā, šis ir kas variants, kas mums ir XL izmērs, divas kleitas. Man te divas draudzenes gribēja pirkt, taču izrādās sakombinēt citu komplektu. Bēšīgs, šāds te vrap aptinamā kleita. Šeit ir šādi, ļoti skaisti, viegla vasaras kleita. Lins nē, bet kokvilna. Un šāds te audums, redzam, šāds te, jā, paredzēt. Kā es teicu, bija 35, tagad ir 20 eiro. Nu, ļoti skaista kleita ar jostiņu. Tā, ejam tālāk. Kas mums te ir? Paskaties. Es esmu tikus pie H&M standiņa, ja, bet bija arī Tommy Hilfiger, Gesiņš, Nēstīs, Onlīs. Nu, lūk, brīvā balona tipa kleita uz šādām te lencītēm. Tā, to it pateikšu. Poliesters un viskoze šeit ir, ja, lūk, šāds te materiāls. Ļoti skaistas krūtīm stāv.
Šeit tas tā kā krīt lejā un izskatās, kad ir šaurāks, platāks. Tā, XS izmērs. Un. Bija 45, nu ir 26 eiro. Lūk, šāda te skaista, vasarīga, ļoti viegla, eleganta kleitiņa. Nu, dāmas, piekdiena klāt, jā, piekdiena klāt. Kuram varbūt kāds žetonu vakars jeb šus izlaidums, kā es teicu. Paskaties, šī ir asimetriskā kleita. Viena puse pavisam īsa, šitā nešitā. Uz manām krūtīm nedrēs, taču skaistai dāmai, kurai būs S34, 36 izmērs, noteikti šis izcelsies. Bija 68, nu ir 44 eiro. Lūk, šāda ļoti koši sarkana, bet tāda oranžīga sarkana, nē. Nu jā, oranžīga sarkana, ja piemēram pieliek klāt sarkanu, viņa mazliet atšķirās, redzam? Lūk, šāda te skaista. Šeit ir ar tādām stieplītēm, ka viss turēsies un arī ar gumiju. Tā kā apdomājam šādu variantu. Izlaidumā stabili izcelsies, jā. Tā, šī ir universālā, teiktu, konča. Draudzenes pērk uz urā. Lūk, šāda te H&M kleita, slip kleita, taču arī mazliet atšķirīgs. Šeit ir garums šeit. Viena puse, tā, kāpēc man nerādās, šāda te asimetriski iet uz vienu pusi, un H&M-am bet šis būs M izmērs 25 eiro, jo bija cik, paskatāmies, bija 43 eiro, lūk šāda te pa 25 slips, mierīgi saliekam tūlīt kopā ar, tūlīt. Viss ir tā, saliekam kopā šādi, un es teiktu izcils komplekts randiņam, darbam, ikdienai vai sevis iepriecināšanai. Šāda te arī skaista jaciņa. Nu, lūk, tātad šī te spilgti melnā slip kleita gaida tevi. Palikusi vienīgā, jo bija 2, 3 laikam, jā. Tā, šī te skaists gara sarkana, nēstīga kleita. Šāda te pilnīgi jaunas skaistas drēbes. Oriģinālas drēbes un tā kā outleta stilā cenas būs puse, 60–70% atlaida. Lūk, šāda te kleita, staipīgais materiāls tīri uz auguma, nēstīgā. Es izmērs 69 eiro bija, taču tagad ir 44 eiro. Lūk, šāda te spilgta kleita. Atvainojos, lielā runāšana dara savu. Tā, ko jūs darat? Es te rādu, esmu starpnieks jums, kādi plāni šodienai, kādi plāni brīvdienām. Man puikam ir futbola spēle, nezinu, jāfano, vai pats tiks galā. Tā kā varbūt brauksim skatīties, varbūt brauksim pa mežu dzīvoties un tā tālāk. Galvenais ir būt kustībā. Ko jūs darīsiet? Kādi plāni? Bet varbūt arī var darīt pilnīgi neko. Tā, kas man te notiek? Viena kleita. Kaut kur gribēja nākt ātrāk. Šis ir kaut kas unikāls. Unikāls? Nu, šis stabili būs tā kā nevienam. H&M bikškostīms. Taču tas biškostīms ir pilns ar visādiem garšīgām lietiņām. Nu, lūk, spilgti sarkanā krāsā. 100% kokvilna. Nu, lūk, šāds te krūšu daļa, viņš uzsēžās, kā saka, uz krūtīm. Šie te taurenīšu stilā spārniņi un tā mugura šeit sasienās, šeit pusplika un ar milzu kabatām, nu, ērti būs. Un bikškostīms, jūs redzat, šādi te, ļoti skaistā, spilgti, šis gan ir uz lielāku izmēru. Tā, šis bija, tu ir pateikšu. Kur man paslēpies, viss ir, arī kur ir. Tā, uzminām, izlozējam. XL izmērs, jā, bija 39 eiro, nu te 40 eiro bija, nu ir 23 eiro. Šis būs tas vasaras superkomplekts, ko varētu uzvilkt, nezinu, uz kādu aktīvāku ballīti, iepšus garākai pastaigai randiņā, vai ne? Nu, lūk, tālāk ir, kas mums tas slēpjas, tā, mums bija šī kleita, laikam, jā. Atkal šī te balona tipa kleita. Varbūt tā bija tā pati, jā. Tā bija blakus šī te pati. Tā. Aiziet pie kleitām tālāk. Šī ir kleita, šis nav bikškostīms.
ar lencītēm. Tad parādīšu. Tā, kas mums te... šeit bantīte sasienās. Nu, lūk, šeit sasienās bantīte. Varam arī sasiet, lai mēs to lietu saprot. Tā. Nu, lūk, šeit būs tāda bantīte. Rievotais materiāls. Šeit krūtības stābili ir, kur likties. Šeit ir viduklīts uz gumijas. Šeit var šādi. Un šī varētu būt perfektā grūtnieču, jeb šus mammiņas, kuras baro. Jo šeit ir, viņa ir tā midī garuma, šeit ir šķēlums, ja vajag, ja? Taču nekas nekur neatnāk vaļā. Tā, šī ir, paskatāmies, kas mums tas ir, H&M firma, bija 40 eiro, nu ir 23 eiro, lūk šāda te, spilgti melna, uz kuru izmēru es teicu, neteicu? Es izmēriņš, ja? Bet arī kāds mazais ēmiņš varētu tikt iekšā. Vasara tuvojās, kā es teicu, spilgti zaļš skaistulīts. Šis ir tas, kas ir tas pāri vēl, teiksim, pelkustīmām, jeb šus uz pludmaliet, jeb šus pa māju staigā, caurspīdīgais variants. Tā, šis ir XS izmērs un bija 32 eiro, nu ir 19 eiro. Lūk šāds te, kas tā ir pa firmu, arī H&M-iņš. Zaļa krāsa, lūk šādi te ir 2 gabali. Lūk, dzeltens sen nav bijis, varētu būt bija dzeltens, jā, bet šis, šī ir tāda pavisam vasarīga, koķetīga, jo liels izgriezums priekšā, taču nav vēvēja izgriezums. Un aizmugurīte atkal ir, bet aizmugurīte ir savelkama, cik cieši grib, cik plati grib. Šādas te plānās rociņas, šeit ir dubultais un mugurai ir gumija, kas arī nozīmē, ka neko nekur nespiedīs. Lūk, šāda te skaistule, bet maigi dzeltenā, varbūt vairāk uz sinepju pusi. Es izmērā, nu vispār, 25 eiro bija, nu ir 15 eiro. Lūk, šāda te skaistule, vasara jūs sauc. Šis ir absolūts favorīts manām arī draudzenēm. Modelis S izmērā bija 40, nu ir 23. Lūk, šāds te skaists. Vasaras tāds, tas ir viss caur tāds burzīgs materiāls, jā. Globāli var gludināt, taču pilnīgi mierīgi var negludināt, jo oficiāli tāds viņš ir. Lūk, šāda te muguriņa, priekš un aizmugur teju vai vienāda. Tā, jā, viņš ir taisnais fasons, taču ar sāniskiem volāniņiem pāri. Nu, lūk, šis ir kurš? Es izmērs. Tā, ejam tālāk. Kas tas mums ir? Tās mums ir puķu variants. Es zinu, ka ir puķu fani. Puķītes visur var būt uz dīvāna, uz tapetēm un uz kleitām. Šeit ir aizmugurē gumija. Taču sānos ir rāvēslēdzējs, kur mēs varam regulēt, cik gribam. Taču šis būs mazam, skaistam izmēram. Šis būs tā XXS izmērs, jā. Bija 30 eiro bija. Un nu ir 18 eiro. Nu, lūk, ļoti skaista, gāra kleita. Un šeit ir ar pliko muguriņu, ko es teicu. Šeit ir plika muguriņa. Šeit ir atklāts. Tā kā, nu, šī ir ļoti fifīga. Noteikti attiecīgai meitenei uz auguma. Tā, ko es varētu parādīt kādus apavus? Apavu interesē? Neinteresē? Jā, nē. Tā, vienkārši ieraudzīju botas, bet nu gluži nepiestāvēs. Nu, lūk, H&M kleitiņa, vrap stilas, pārsienamā, sasienamā, ļoti eleganta. Šo gan es redzu kādā pludmales ballītē, jeb šus mājas ballītē, ar garām rokām, ar podziņām. Satīna materiāls tāds slīdīgs, redzi tāds, cik smuki viņi izskatās. Smilšu krāsas līnijas. Starp citu raksti šogad ir ļoti modē. Tas vairs nav tikai leopards, tā kā, tie mazliet vēsi. Nu, lūk, šāda te, ko vajag paslēpt, tos viss paslēpsies. Lūk, šāda te kleiti. Tā, neko nepateicu. Es izmērs bija 28, nu ir 16 eiro dāmas. Lūdzu, kuram šādu kleitu ķeram ciet, jo, nu, atkārtojums šīm kleitām stabili nebūs. Kā šī maigi zilā izceļās, ne, tās rokas un tas viss, es nezinu, ar gariem zābakiem. Pagad. Skatāmies ar gariem zābakiem. Lūk, šāds te variants. Kāpēc nē? Kāpēc nē? Es nezinu, šie zābaki. Dāmas, kurām ir 39. izmērs? 35 eiro zābaciņi no 60 eiro. Lūk, šādi te
spīdīgi, pilnīgi jauni, skaisti rudens, atvainojos, pavasara skaistulīši kopā ar šo te, redz, kā viņi kustās, cik viņi skaisti izskatās. Krāsa arī ļoti jaudīga. Šeit ir ar gumiju, pilnīgi nekas, vienkārši uzvelc un ej. Lūk, šādi te. Ar gariem vai īsiem vai vasarā ar kurpītēm. Nu, cik skaisti, lūdzu, šāds te zīdīgs materiāls, jā. Ļoti skaisti izskatās. Un modelis arī tā kā plašāk, ciešāk, kā gribās. Šeit kaut kas noslēpsies, jā. Tā, es neko aizpateicu. No 32 eiro uz 19 eiro. Lūk, tā, tāda jau mums bija. Izrādās, mums ir divas, jā, ok. Tā, melnās krāsas fani sarosā, šī arī ir viena no končiņām. Arī zīdīgs materiāls, redzat, ar podziņu rokām. Viņas var uzturēt līdz šejienei un gatavs. Kas ir tas pati lielākā odziņa? Skaists mājastarbs, jeb šus skaista ballīšu kleita. Šeit viss savalkās, kad neko vispār nevar pateikt. Liekas, ka vēders ir ievilkts. Viss paslēpjas. Nu, lūk, un šāda te skariņa kleita, H&M's, vienkārši iet uz urā. Tātad bija 40 eiro, nu ir 23 eiro. Aizgāja, padējot. Kleita jau grib savu dzīvi dzīvot, šodien ir piekdiena. Nu, lūk, tā es labāk uzlikšu šādi, lai nav pārpratumi, lai visu var redzēt. Šo te visu var redzēt arī mājaslapā www.findīs.lv. Lūk, šāda te skaistule. Cik bija? Es teicu? 23 eiro. Lūdzu. Tā. Kaut kas no Gesa. Nu, šis ir vienkārši izcils variants ar gariem zābakiem, ar džinsu jaciņu. Iztēlojies jau, jā? Es stabili. Šeit, kas saka, galīgi ir uz auguma. Šī ir tā, pateikšu, XS izmērā. XS izmērs, es gribēju pateikt tā audumu, tūlītās. Ir arī apakšsvārciņi tādi, bet ļoti minimāli plāni, neko neparestinās un nebūs platāk. Ges kleita, 50% kokvilna un tā, 41 viskoze un tad ir vēl elastāns iekšā, jā. Lūk, šāda te ļoti, ļoti skaista. Mājaslapā ir tik skaista bilde, ko jūs uzreiz varat vizualizēt, jā. Tātad šīs kleitas cena bija 180. Nu, ir tikai, nu, teiksim tikai, bet priekš Gesa šis būs tikai 100 eiro. Bet šī kleita neatstās vienaldīgi ne tevi, ne citus. Baltā skaistā kleita. Ļoti, ļoti skaisti izceļ krūtis, un aizmugurē ir šāds te rāvēslēdzējs. Nu, šī ir tiešām uz auguma un izcels katru lietiņu. Lūk tā, ir arī lielo izmēru varianti. Tātad, lielie izmēri mums ik pa brīdim prasa. H&M bikses. Varbūt kāds zina, kuram vajadzēs kaut ko dikti lielāku. Taču viņas izskatās lielākas nekā patiesībā ir. Kad uzvelk uz augumu, viņš tā tīri iekrīt un ir ok. Man pat ir 46. izmēra bikses kādreiz, jā, nu no sērijas. Nu lūk, tātad šīs ir XXL izmērs. 24 eiro bija, nu ir tikai 14. Tā, XXL viņš izskatās ļoti liels, taču ja uzliek uz gurniem, nu, negluži man derētu, bet, nu, idejiski, jā. 100% kokvilna šeit ir ar gumiju, lai nekas nekur nespiežās. Nu, es teiktu, perfektais variants priekš vasaras un tāds kaprī variants, jā, nav pavisam garš. Un ar kabatām, kas ir forši, ieliec salvetu un staigā. Tā, tas ir tāds variants. Tīri zināšanai priekš lielajiem izmēriem, jo tos mums arī prasa. Kaut kas līdzīgs ar šortiem mums arī bija. Tā, nu kaut kas tāds, kas paliks atmiņā visiem. Spīdīgie fani, spīdīgo lietu fani, nēstīgāli. Nu, meitenes, kurām ir šāds augums, velkat kaut ko skaistu, nu, es nezinu, izceļās. Fliterīši, gliterīši, lūk šādi te rādas jaciņi vai bez jaciņas un ar skaistu spīdumu kremiņu iesmērē pleciņus un lai dzīvē, nu, vienkārši izcils. Paskatāmies, šāds te disko. Protams, ne katrs to nesā, bet, nu, idejiski, jā. Tā, 34. izmērs no 95 eiro uz 45. Ņem ciet un tā būs tavējā, nu, šī būs stabila tā kā nevienam.
Ja? Varbūt tu zini kādu, tad aizsūt šito bildītī. Aizsūt, saka, tev šito vajag. Saki, sūti, Laura sūta atlaidi. Vēl 10% atlaidi, ja? Ar kodu medības 10. Ja? Čau! Forši, ka skatāties, man patīk. Ja vēl kāds kaut ko uzrakstīt, tad tas vispār būtu bomba. Nu, tīri saziņas pēc, jo man jāzina, ko jūs gribat, jo es jau varu parādīt vienu kleitu, jakas varu parādīt, bērnu drēbes, majorāli mums ir, cepuris mums ir, apavi mums ir, Krastiela 103 Rīgā esam un brauc ciemos, varam arī papļāpāt. Tā, kas mums vēl ir? Nākam tuvāk. Svārki. Svārki mums ir. Svārki. Tā. Svārki, džinsu svārki, piemēram, ja? Šādi te džinsu garie svārki, vēl joprojām ir aktuāli. Lūk, šādi te, pārliksim pāri un parādīsim. Nē, nu paskaties, gatavs komplekts. Tā, kas man te ir? Tātad šis ir uz auguma. Nu, es neteikšu, ka šis ir 32, kas ir norādīts, taču no 55 € uz 27, tas ir tā vērts, lai piemērītu, jo iespējams, es domāju, ka tas ir vairāk uz 30, tas savalkās šeit, 36, 38 šis ir domāts vairāk, jā? Lūk, šāds te variants ar svārkiem. Kaut kas klasiskāks, samtveidīgs, taču ar tādu retro stiliņu, vintage, jā? Lūk, šāds te materiāls, šāda te krāsa. Iekšpusīte mīksts, ārpusīte šāds, arī ar, nu, izcili. Šeit man patīk tas šķēlums ar garajiem, gari svārki. Tā, iesprūdu. Tā, M izmērs Veromoda, šī ir Veromoda, un no 40 € uz 21 €. Lūk, šādi te svārki. Gribās ar viņiem visu laiku glaudīt, jo viņiem tas samta materiāls, jā. Tā, mazliet kaut kas pavisam universāls, kas ir slip stila svārki. Izcils variants, lūk, šādi te. Ej uz ballīti, ej ciemos, pārģērbies, noģērbies, universālais karēvis ir tavā garderobē. Šie te svārki, un šie ir arī Veromoda firma. Bija 40 €, nu ir 20 €. Tad puse cena jums, lai nav šāds te skaisti, bez kabatām, bez nekā. Ideāli. Tā, pavisam, kaut kas tā kā nevienam. Garie, siltie leoparda svārki. Kā zināms, mums leopards pat saimā tiek popularizēts. Te parādīšu. Mums ir vēl dažādi leoparda stili. Tā kā, ja tu esi leoparda krāsas fans, lūdzu, welcome to the club. Lūk, šādi var saģērbt, ja, ar topiņu. Protams, ka tas būtu par aibi. Attiecīgi šādi te vieni svārki. Bet šie ir siltie svārki. Veromoda bija 35, nu ir 19, ja. Lūk, šādi te ar skaistu šķēlumu sānonis. Tā kā arī šāds variants ir. Ja, adīti, lūk šādi. Kas mums vēl no dažādības no tā, kas mums tie ķerās, ir šādi no nestīgali, bet šie ir tādi biezāki un jau mazliet tādi fancy, ja, uz ballīti var iet. 32 izmērs, jo šie ir tādi mazāki, 55 € bija, nu ir 33 €. Lūk šādi te gāri, nu tiešām gāri. Nu, tā kā pāri potītēm jau var redzēt. Bet ļoti uz augumiņu, tāds šaurs viduklītis smuks, un te ir tas dubs uzreiz tā smuki izceltos, jo viņam ir tādi savilkumi. Nu, lūk, tātad šis bija 32 izmērs. Mierīgi, vajag leopārdu topiņu, aiziet. Šis ļoti, tā, pagā, šādi te. Dikti uz augumu būtu, taču šeit, ja viņš ir uz augumu, sānos ir savelkās. Šitien te viņš tā iekrist starp krūtīm un radīt tādu skaistu dekoltē zonu. Lūk, šis ir 36. Izmērs, bija 35, nu ir 20 €. Šāds te skaists topiņš. Kleita, mierīgi, arī šāda te kleita, leopārda kleita, taču viņa izcels jau pavisam kopīgo tēlu, viduklīti izcels pati pa sev, jo fasons tāds ir, ja? Nu, lūk, kāpēc man te kaut kas neiet? Tā.
Jā, viss kārtībā, jā. Čau, varbūt es esmu kaut ko palaidis garām, tad uzrakstat man, jo citādāk man te... Jā, tātad, nu lūk, šāda te kleitiņa, kas tas ir? Nēstī gal, 38. izmērs, bija 80 eiro, nu ir 50 eiro. Atceramies par kodiņu medības 10, papildus vēl mīnus 10%. Kāpēc gan neizmantot? Šeit ir šāds šķēlumiņš, 38. izmērs un... Kāpēc, lai ne... Tā, kas man tur uzdarbojas? Lai neizmantot arī kaut ko lielāko, es iesaku, nu, piemēram, mātei, meitai, draudzenēm. Šāds te variants ir 46. izmērā. Tad ir divas šādas te kleitas. Nu, tik skaists pasākums būtu, ja dāmas abas divas uzvilkt un iet kopā. Čau, čau, čau. Tā, ir arī klasiski melni svārki, auduma. Ir skaistie piekdienas svārki, ko es saku. Nu, šis gan ir 44. izmērs, nu, nav tik liels. 37 eiro bija, nu, ir 24 eiro. Nu, šis ir vispār. Tā, izdaram šādi, lai vizualizācija. Pagad. Šādi te. Nu, es teiktu magic. Protams, ne katrs nesās. Tas ir priekš tiem, kam patīk. Bet tā priekšpusīte, redzi? Šitiem te uz kājām ir šķēlumiņi priekšā. Tā kā šeit būs šķēlumiņš uz sāni. Jā, lūk šādi. Ko es teicu? 44. izmērs. 37 eiro bija, nu ir 24 eiro. Jā. Tieši tā. Izmanto kodu, jā, jo citādāk kāds cits pasteigsies un... Ne, nu, kodu arī cits var izmantot, bet attiecīgā prece būs pazudus. Nu, lūk, šādi te satīna īsie svārki. Kāpēc arī nē? Lūk, šādi te īsie svārki. Un tā, kas tas mums ir? Tā, kas mums tas ir? Nēstī gal, 38. izmērs, bija 30, nu ir 18 eiro. Lūk, šādi te satīna svārciņi. Vakars tuvojās. Nu, šis ir pavisam kāds konkrēts tematiskā ballīte. Šāda te lampa, kā es saku, bet šie svārki būs tā kā nevienam pasaulē, nevienam Latvijā tādi nebūs. Nu, lūk, šādi te necaurspīdīgi, katrs ir piešūts klāt, nekas nekur, nezinu, nekrīt no, šeit ir ar rāvējslēdzēju, šādi te skaisti svārki, smagi, ja? Ar apsēšanos būs kā būs. Tā, 38. izmērs no 55 uz 35 eiro. Es teiktu, tā kā nevienam ķerciet. Pavasara skaistulīši, pavasara top krāsiņa. Nu, es nezinu, man liekas, ka bērni vienmēr šo novērtētu. Kad stāv šeit, tad ir tādas ļoti skaisti sulīga rozā krāsa. Aizmugure nav stabili, aizmugure neko nenojauš. Lūk, šādi te ir. Šis ir nēstī gal arī firma, 36. izmērs, 38. arī var tikt, no 39 uz 25 eiro, lūk šādi te skaisti, katrs ir piešūtis, var parādīt tūplānā, šāds te super aksesuārs. Čerciet, jo nu, tas arī nebūs nevienam. Šie ir līdzīgi, taču mazliet mazāks izmērs un bez tā Ok, tikai viens šķēlums. Jā, tātad šie būs 38. izmērs, kā es teicu, tie varētu būt, jā. Un no 56 uz 35, lūk šādi te arī mums ir. Vasarā šādi te garie svārki, taču ar tādu šķēlumu. Lūk šeit, jā, aizmugurē ar rāvējslēdzēju. 100% kokvilna, H&M-iņš no 29 eiro uz 17. Lūk, šādi te arī, bet ne, viņi ir tādi nespilgti sarkani, tādi sarkani oranžīgie, jo, nu, kaut gan arī ne. Ne, laikam šie bija tie īstie, kas varbūt atspīd. Spilgti sarkanā krāsā, garie ar šķēlumiņu. Šī kleita ir tāda arī universāls variants, ko vasara, pavasaris, rudens. Nu, pavasaris, ok, krāsu ziņā, bet šī ir tā kā melnā klasiskā kleitiņa. Šāda te H&M, ja, arī uz auguma būs, ar šīm te trapecveidīgām rokām, kas jau izceļās. Šis ir 30, esiņš, nu tas ir 38 izmērs, no 50 eiro
uz 29 eiro. Taču viņas skaistulīts ir pati mugura. Šī mugura ir sasienāmā. Lūk, šeit ir, arī kur ir, jā. Šeit ir viena bantīte, tad ir augšā vēl otra, un apakšā ir ar rāvēslēdzē. Nu, lūk, šo te var apskatīties arī mājaslapā, tur būs uz attiecīgā modeļa uzlikta šī kleitiņa, un var saprast, par kā izskatīsies tev ar gariem zābakiem, ar īsiem, ar kurpītēm, kaut vai ar plikām kājām. Tā, kas mums tas ir? Lūk, šāds te trendīgais lāča krekliņš. Jā, Findīs.lv. Nu, lūk, sekojam šeit un visu var apskatīt par to, ko es runāju šobrīd. Tā, kas tas mums ir? Geiss krekliņš. Lūk, šāds te tumši zils. Šis ir ritīgi forši, viņš ir izšūts, piešūts. Jā, štāds te lācis. Nu, lūk, tumši zils, neitrāls polo krekls. Geiss firma, kas ir S izmērā, taču M-am noteikti derēs. Tā, no 80 eiro uz 45 eiro. Lūk, šāds te Geiss krekliņš. Lūdzu, kas zina, tas uzreiz piesakās, jo no šis ir vienā eksemplārā. Ai, skaistā Tommy Hilfiger garā kleita. Tommy Hilfigers mums ir arī šeit. Gara kleita, pavasarim vienkārši izcili ar kauboju zābakiem, ar garajiem zābakiem, ne kauboju stilā. Balonu tipa rokas, tad parādīšu, šādi te. Šeit ir ar podziņu, jā, šeit ir caurspīdīgāks, un šeit ir tik skaista tā krūšu daļa. Tas tik raibs, ka nevar saprast īsti, bet šeit ir krūši, šeit var lielāks un mazāks tās krūtas arī tā kā saveidot, un šeit ar podziņu aizsprādzējās ciet, lūk, šāda te Tommy Hilfiger kleita, 38. izmērs, bija 200 eiro, nu ir 110 eiro. Lūk, šāda te garā Tommy Hilfiger kleitā. Tā, nu ko nu vēl te rādīt, kas man te tā iepatīkās? Ir kaut kas spīdīgs, tas ir no Geissa. Ir kaut kas biezāk spīdīgs, arī no Geissa, taču arī jau pliku muguru. Tā, kas mums te vēl ir? Šo laikam esmu kaut kur jau rādījusi, skaistais bikšu kostīms. Mazums 80. gadu stilā kaut kur jāiet, piekdien rītā, vai kādā Marta izskaņā, lūk, šādas te gārās bikses, bikšu kostīms, ja. Šeit ir ar, sveiciens, ar gumiju, lai nekur nekas nenoslīd, jo skaistā banta ir. Nu, lūk, un šeit ir ar rāvēslēdzēju. Un šāds te nēstīgi galva firma, 36. izmērs, no 95 eiro uz 60. Lūk, smags, jā, diezgan jaudīgs. Mums ir arī disko stila bikses, kuram vajag raksti, nāc mērīt uz vietas. Šīs te skaistās arī disko stila kleitas, taču uz viena pleca, kas ir kaut kas pavisam končīgs, atmiņā paliekoši. Lūk, šāds te, šāda kleita, un šeit ir ar diviem tādiem caurumiem. Tā, lūk, šeit ir ar diviem tādiem caurumiņiem, ļoti uz auguma. Nu, man noteikti nederēs, taču dāmai, kurai ir tā 34. izmērs, tā, kur mums pazuda, tūlīt apskatīsim, 30 maziņš tāds izmēriņš, taču, nu, man tas sāns tā dikti patīk, ka viņš ir tā kā, ne tā kā visiem. Tā, kas mums ar šo kleitu mums ir paslēpusies? Ja kādam dikti interesē, tad es uzreiz varēšu pateikt šo te cenu, jo šis ten kaut kas nokritis. Tā arī gadās. Tā. Ko nu man parādīt? Tā, skaists bikšu kostīms. Šort bikšu kostīms. Šort kostīms. Nu, šis ir stabili arī mans favorīts ar melnajām zeķu biksēm garie zābaki. Perfekto! Jo viņam aizmugure nav pilnīgi neko nepasaka. Rokas ir šādas. Ja? Žakete šeit mugura atverās vaļā. Un tu vienkārši uzvelc vienu tērpu un viss, aizmirsti par kaut kādiem, ka izlīdīs ārā ar pleciem lieliem, tādiem platākiem. Lūk šeit, ja. Un šis ir gan uz auguma, ir staipīgs, taču, nu, saprotams, ka šeit ir priekšā šie te skaistie spīguļi. 36. izmērs. Bija 80 eiro, nu ir 50 eiro. Lūk, šāds te skaistulīs, nu šis arī stabili būs tā kā nevienam. Tā, džinsu bikšu kostīms, 34. izmērs, noteikti 38. arī varētu ielīst.
65 eiro bija, nu ir 40 eiro. Lūk, šāds te skaists košs krās. Cik garš, redzi? Līdz, nu, stabili, ritīgi garais. Nu jā, džīns ir šāds te, bet ar skaistu dekoltē zonu. Lūk, šāds te variants mums arī ir. Raibie varianti. Un tā, ko vēl? Žaketes mums ir. Spilgtākas žaketes. Jakas. Varbūt kādu īso jaku. Pamazām mēs varētu beigt tarkšķiet, runāties. Varbūt kādi jautājumi, piemēram, kādu īso jaku var parādīt. Nu, piemēram, šī nav īsā, bet šī ir tā spilgtā krāsa. Viņa man te pati uznāca. Es varu parādīt šādu te ziemas silto mēteli. Vienā eksemplārā, nu, stabili, kuram patīk, ka nekur nekas nepūš. Nav nekas jāpogā, tikai atnāc. Knipt uztaisi. Ļoti sulīga krāsa. Mūkā izceļās, jā. Lūk, milzīga kapuca. Lūk, šāda te. Te aiztais vēl arī ciet. Tā. Kabata arī ir. Lūk, šāda te. Tā, kā man te var aiztaisīt ciet vēl te. Tā, kas mums tur ir? Nevar aiztaisīt. Es neredzu. Tik liela kapuca, ka es neredzu. Lūk, šāda te. Bez kapucas, ar kapucas, ar lielām kabatām. Baigi foršās rokas šitien te, tā kā džemperim, nekas nekur neiepūtīs. Nu, lūk, šāda te arī. Man ir aizdomas, ka bija 31 eiro. Lūk, šāda te jaka. Tā, apskatīsimies. Noizīmēja firma. Jā, no 80 eiro uz 30 eiro. Dāmas, ķeram ciet, jo šī jaka nebūs nevienam. Pa ielu tu stabili nesatiks nevienu tādu. Tā. Īsā jaciņa, ko es gribēju parādīt, Vero moda īsā, M izmērs no 65 uz 35 eiro. Lūk, šāda te sulīgi tādā brunīgā krāsā, bet tāda mazliet ar pienu atšķaidīta. Lūk, šāda te pufīga rociņa ar gumijām. Šāda te īsā jaka arī. Cik bija? 30. Tā. Tā, kas man te ir? Tā. Mani pārbauda. Tā. Tā. Un īsamā Vero moda jaciņa M izmērs 35 eiro, taču ar kodiņu medības 10 varam dabūt vēl papildus 10 eiro atlaidi, kas īstenībā ļoti patīkami. Neona krāsa īsā jaciņa, pietiek garajos staigāt, vai ne? Ir šāds variants pa 30. Jāsāk gaišākās krāsās staigāt, vai ne? Ir šāda te ļoti skaisti izceļās uz auguma. XL skaitās no 80 eiro uz 35 eiro, JJXX firma. Šī izceļās ar to, ka tā, nevar tikt viņā iekšā. Kas te notiek? Okay. Tā ieķērās. Nu, lūk, šāda te bēšīga. Kas man tur vēl ķerās? Tā, lūk, šāda te bēšīgā jaciņa, bet tāda sulīga bēšīga, nav tāds izbalējusi sajūta. Kas man patīk? Paņem jostiņu. Kur mums tā jostiņa? Tur kaut kur viss ieķēries. Nu, tā ir, ka tik daudz tās preces, vai ne? Katrai gaumei var pieskaņot, nepieskaņot. Tā, ieliksim iekšā. Parādīšu šo jaciņu un pa lielam šādi te savelc gan lielas krūtis. Jo lielas krūtis mums arī bieži vien atnāk un saka, man vajag kaut ko lielām krūtīm. Ok, no problēma. Tā. Aizies kādu bantītu uzsies. Lūk, šādi te. Čiks. Un tu esi gatavs sānos kabatas. Paskatāmies muguru. Šāda te. Ļoti baigi peinā, fifīgā. Garas rokas. Lielām krūtīm der. Un nosildamies uz brīvdienām. Un paldies, ka skatījāties. Un noteikti skatāmies YouTube'ā, mūsu citās platformās un soc tīklos. Iepšus tiekamies findīs.lv vai klātienē Rīgā, Krastielā 103. Paldies un droši kādi jautājumi zvanam, rakstam, mēs jums atbildēsim. Tā, paldies! Čau, čau!